Vien divi uz zemes lodes. Es vēl joprojām tīri labi atceros Ziemassvētkus, kad pašā pēdējā brīdī, burtiski dažas dienas pirms svētku iestāšanās no studijas karsti cepts Arta Volfa vienā tur topā pozīcijā numur 1 debitēja instrumentu skaņdarbs Zemeslodze, kur mēs nu pat arī dzirdējām 101 ēterā. 32 minūtes pār 10:00. Svētku zvans visu gaisu pieskandina un instrumenti ir atnākuši ciemos Radio 101 studijā. Labrīt, Jāni! Labrīt, ar lielu prieku, labrīt. Labrīt, Reini! Labs rītiņš, Tomiņš. Labrīt, Daira! Labrīt! Daira izstāstīja Reinim un Jānim, ko tu darīji vakar, ko tu nedēļas topā man šorīt ieliki. Ko es darīju? Tu meklēji vienam Jaunskungam Cepuri. Jūs abi divi bez cepures atnācāt. Jā. Jums nesals? Šorīt uz radio, jā. Kas... Ir liekas cepurs, jā? Nē, nav liekas cepures, bet Salst, jā, kas tas? Man bija tāds pišiks, bet es viņu kaut kur esmu... Mans pižiks stāv studijā šobrīd, to es zinu. Viņš ir apliec ar kaut kādu dzērienu, aizdomīgi lipīgi, es nezinu. Ne mūsu studijā, tu uzreiz... Jā, nē, pie mums, jā. Lai nerastos tur kaut kādu... Jā, bet vispār cepuri vajag nesāt. Vajag. Citādāk var nokrist galvu no augstuma. Kas tūlīt būs riktīgs trakums uz svētkiem? Uz svētkiem uz soli, ka varētu līdz pat plus 20, tas ir, es atvainojos, mīnus 25 aizraut. Uz plus 20 mīnusā būs. Jā, nu kaut kā mēram tā. Jums noteikti ir no savām turnējām šajā dzīvē, iepriekšējā dzīvē, visādās citās dzīvēs ļoti interesanti atgadījumi ar to, ka vienā rītā pamostoties ir skaidrs, ka nekāda dziedāšana nebūs. Un kaut kā ir jātiek uz kājām. Un līdz šim vienmēr uz kājām jūs esat tikuši. Kāds ir jūsu noslēpums? Kā atdzīvināt balsi, ja balss vairs nav? Tas tūlīt būs aktuāls ļoti daudziem klausītājiem, kuri vienkārši grib noskaitīt pantiņu pieglīt galā pilnā balsī. Jā. Nē, atklāt sakot, man liekas, tā riktīga katastrofa mums nekad nav konstatēta koncerta dienā. Paldies Dievam. Viena katastrofa viņa bija mazāk, es atceros, kad man nebija, man nemaz neslēdzās iekšā, bet tas jau bija vecajos laikos, un tad... Jā. Un tad, bet tas bija atkal, tad mēs tā prātīgi savirknējām to repertuāru tajā reizē, un es pieņemu, ka arī toreiz varbūt nevarēja tā īsti just, kas ir vai kas nav. Bet tas ir tas mūsu uzdevums, mēģināt izdarīt tā, lai tomēr nebūtu tā sajūta, ka kaut kas nav īsti kārtībā. Tātad vēlreiz, jau taisnot. Tātad vēlreiz, kur ir jūsu cepures? Jā. Nē, tur tā lieta, ka mēs esam norūdījušies šādā veidā. Nē, tiešām nevajag pārāk sev taupīt, bet tas ir tiešām pilnīgi nopietni. Es, piemēram, ceru visu laiku, visu dzēriens ir ledu. Un jau daudz gadus, bet man tiešām tā arī garšo, bet es pieļauju, ka tas ir viens no kaut kādiem faktoriem, kādēļ man balss saites nav tik cimperlīgs, kā varbūt cilvēkam, kurš šis laika ļoti saudzē sevi. Lielās problēmas būs tiešām tad, kad būs saudzēts, un tad pēkšņi būs tie mīnus 25. Jā. Yes. Bet, protams, arī bonus mums tāds, ka mēs esam divi un neesam pilnīgi vieni grupā. Līdz ar to mēs varam... bungas. Un mēs tiešām arī mans skatos partneris ir apveltīts ar brīnišķīgām vokālām dotībām, ko mēs bet varam... vispār pavisam nopietni dzeriet daudz, vienkārši vajag dzert daudz. Jā, bet kāds ūdeni. Sausums ir vissliktākais, kas ir kaklam. Ūdeni, tējas, limonādes, vienalga, sulas, bet... Kā tik ūdens iekšā ir? Jā. Svētku dzīves Un gardā. smilts ērkšķu eļļa ir mans brīnuma līdzeklis. Arī smiltsēkšķu sula. Es pēdējā laikā brīnos, ka tā ir visdārgākā sula, ko var nopirkt. Jā, to spiež no naudas. Šorīt mēs runājam par Ziemassvētku dāvanām. Ir pēdējais laiks. Šodien ir pēc maniem aprēķiniem pēdējais laiks kaut ko pasūtīt līdz dienas beigām internetā, ja gribi nopirkt kaut ko tādu, ko atsūta. Jā. Vēl jau būs laiks aiziet līdz veikalam, bet jau Salavecītim vēl nav vēstuli aizrakstīt un skaidru un gaišu tu neesi Salavecītē vai Salavecītim pateicis, ko vajag. Man liekas, šodien arī pēdējā diena, lai to izdarītu. Mēs noskaidrojām mūsu aptaujā, ka visvairāk klausītāji no mūsu brokastu klausītājiem 20% vēlas saņemt džemperi ar briežiem. Opiņā. To sarkanu, tad Jā. sarkanais vai ne ar klasiskais 90. gadu datorspēļu. Jā, pikselēnie brieži. Pikselēniem briežiem. Ko jūs gribat saņemt Ziemassvētkos šogad?
Vispār, man bija doma par sniegu. Laiks spiest naudu. Man vispār liekas, ka sniega pūtais ir tāda forša lieta. Jā, divas. Varētu būt baigi interesanti. Tomiņ divas mums. Tad mēs vienmēr būtu Jo laikā. mēs esam pārākšies uz laukiem, saprot? Mēs tagad esam laucinieki, mēs dzīvojam prom. Tādā gadījumā jau piepildīsies prognozes par to, ka Ziemassvētkos šogad līs lietu. Es esmu tāds kaut ko tam līdzīgi dzirdējis, ka būs baisais lietus. Nu, kā jau pa Jāņiem. Kā jau pie Jāņiem. Tad jūs varēsiet Reņģa pagalmā uzpūst pamatīgus... Uzpūst lietus vīrus. Ar visu to pūtēju. Klau, man vienmēr instrumenti ir likusies grupa, kur ļoti labi piestāv Ziemassvētkiem. Zemeslodes jau, droši vien tad, kad tu, Jāni, rakstīji ar Reņģu to gabalu, jūs tak nedomājāt par svētkiem un svecītēm un eglītēm? Nē, es pat nezinu, kas ir tas, kas kaut kādā veidā ir šo dziesmu ierindojis Ziemassvētku folderī. 6-8 varbūt taktsmērs. Varbūt 6-8 Tas, ka jūs viņu pabeidzāt dažas dienas pirms Ziemassvētkiem. Tur ir tāda maza zvaniņa arī. Kaut kas tur ir. Bet tas nebija. Jā, tas pilnīgi noteikti nebija. Netika domāts kā alternatīvas Ziemassvētku singls. Daira ir mans liecinieks. Es te pēdējo nedēļu laikā visos gabalos, visos pasaules populārākos gabalos sāku saklausīt Ziemassvētku zvanus. Zvaniņu vīrus ir vienkārši. Tas saucās Islandes vīrus, man liekas, lielākoties. Dažādus elementus, un tas viss notiek. Bet pirmo reizi jūs esat šogad ierakstījuši Ziemassvētku dziesmu, un man liekas, ka ja vienu gadu jūs tiešām gribētu svaigi spiest naudu zem eglītes dabūt, kas būtu vienkāršāks kā ierakstīt kaut vai tā kā Silo Grins to šogad izdarīja, vienkārši klasiskas Ziemassvētku dziesmas instrumentu interpretācijā. Es pieļauju, ka Have Yourself a Merry Little Christmas jūs ierakstījāt minūtēs 3. Precīzi, jā. Mēs gan vairākas reizes pamēģinājām ierakstīt, bet tas... Mēs braucām pie orķestra rakstīt. Jā, mēs aizbraucām uz Liepāju un ierakstījām 3 minūšu laikā šo dziesmu. Bet tur tagad ir tikai viens orķestrants. Jā, pašas beigas, un principā mēs to braucām ierakstīt uz Liepāju tādēļ, ka Liepājā ir kolosāls simfoniskais orķestrs, kuru mums bija tāds sens sapnis orķestri izmantot tiešām tikai uz beigu sajūtisko atrisinājumu. Un mūsu mājaslapā jūs varat redzēt arī video versiju šai dziesmai. Tā ir ļoti smuka. Kur orķestrs arī parādās vizuāli Liepājas Latviešu biedrības namā. Pagaidām svētku albums, es skatoties vismaz uz jūsu acīm, nav pat projektā nereiz bijis, bet par to svaigo spiestu. Jā, jau šobrīd ir naudiņām, viss ir vairāk mazāk, okay. Bet, ja jums svētku vakarā ir jāuzliek kāds mūzikas ieraksts, ja būs jāuzliek, kur tad jūs liksieties? Ko jūs klausīsieties pašu Ziemassvētku vakarā? Ir tā, ka ja mēs neskaitām instrumentu dzīvajā no arēnas. Tikai to es nelikšu tam apsolu. Es zvēru. Tas ir dzirdēt. Ir vecais labais, man liekas, Sufjans Stīvens, ko tu uzspēj dienu poguņš, skan vienkārši visi 3 Ziemassvētkus pēc kārtas un neviens neatkārtojas. Tagad ir 5 albumi vēl klāt. Jā. Tas drošais variants. Ja gribas tāds interesantāks, tad Diantford, es domāju, mūsu mājās varat klausīties aiz loga. Kā dārda loga rūti. Ļoti, ļoti labi. Tagad ir vēl viena lieta, kur es, piemēram, novērtēju diktu, un es pieļauju, jūs vienmēr esat arī bijuši ar tehnoloģijām uz to un mēs. Tas, ka svētku televizoru programma, ja sanāk sēdēt pa svētkiem -25 vai ne, mājās, siltā mājā pie televizora, tagad var katrs pats saplānot. Nav vairs jāgaida, ko tur rādīs televizors, izdomā, skatāmies to, skatāmies šo. Ko jūs ieliktu svētku televīzijas, pilnīgi vienalga filmu, koncertu vai vienalga, ko jūs ieliktu vēlamajā televīzijas raidījuma programmā, kuru vajadzētu katram paskatīties pa svētkiem? Vispār, tas diemžēl nav iespējams, bet es labprāt, es atceros, man tāda brīnišķīga brīvdienas rīta sajūta bija tāds raidījums, ko Jānis Jerāns vadīja, kur viņš griez tādu laimes ratu no rītiem. Rīta stunda. Jā. Visas sērijas. Rīta stundā Jerāns mutē. To es gribētu. Jā, tur bija kolosāls. Tur būtu bišķiņ jāparakņās pa to Latelekom arhīvu, man liekas. Tur bija tāda seksīga mūzika, kad viņš griez to ratu, cik atcerās tās.
Jā, tāds moments bija. Tas... Kas notika, kad viņš iegriez to ratu? Šis tāds soundiņš gāja. Nē, aizgāja tāds bišķiņu uzbudinājums. Un tad tāda īstā intervija, kā jūs šorīt jūtaties un tā līdzīgi. Bet, kas uz tā ratu bija virsū? Balvas, man liekas, balvu Punkti fonds. visādi tur. Bankrots tur bija droši vien arī. Jā, no Gerkana un partneriem, protams. No Gerkens. Jā. Starp citu visiem sveiciens no ķēdes, no Gerkana ķēdes. Kurā ir arī iespējams, ko mēs zinām, varbūt tiešām arī tas mūsu jaunais Blu-rays ir arī Gerkanā un partneri. Nekad par to nevar būt droši. Nē, tev noteikti ir vēl kāds jautājums, ko jaunekļiem uzdot, pirms mēs spēlējam Have Yourself a Merry Little Christmas un parādam Blu-ray. Paklau mazais. Nu, kas ir lielais? Ziemassvētkos jau rādīs arī pa Teļuku to koncertu. Ko nopietni? Jā. Jā, Latvijas pirmajā kanālā. Latvijas pirmajā kanālā. Vislielākajā kanālā Latvijā. Ziemassvētkos jaunajā gadā. Ja kāds ir pieslēdzies šobrīd video vai no Telekom interaktīvajā televīzijā vai arī Radio 101 LV, es rokās turu instrumentu Live 2011 Blu-ray disku. Un tā labākā ziņa ir tāda, ka ja tev nav kur to, ja tu īsti nezini, kā to Blu-ray disku atskaņot, ja varbūt Salvecīts vienkārši vēl nav atnesis to Blu-ray aparātu, tad te ir vēl viss kaut kas tajā jaukajā instrumentu kastītē iekšā. Būs kompaktdisks ar audio koncertu. Jā. Klāt būs arī kodiņš, kur varēs visu to koncertu iedabūt arī MP3 atskaņotājā. Nē, datorā video varēs dabūt. Video? Visu video, jā. Izcilā kvalitātē video datorā iekšā. Lai nav jākačāk. Plus tur vēl ir arī visas projekcijas no koncertiem. Ko tu stāsti? Plus Uģa Oltes dokumentarī. Ko nopietni? Jā. Tu gribi teikt, ka es varu pats... Pilnīgi viens klips arī tur iekšā. Tagad es varu, ja jūs par to neko nepadzirdat, es varu braukt uz balviem, spēlēt diskotēku un uzlikt fonā projekcijas no jūsu... Jā. Tas viss izklausās labi. Man šo vajag. Jā, tas ir must-haves. Brīnišķīgi instrumenti. Live 2011 dabonams visur, kur ir dabonam Blu-ray diski, kā mēs labi zinām. Visās Blu-ray supermarketos. Blu-ray paradīzē ejiet. Zigmārs laikam pasteidzās. Zigmāram Liepiņam bija pirmais Blu-rays Latvijā. Šis varētu būt otrais. Otrais eksemplārs Latvijā droši vien. Es sazinu, mums jāiet izpirkt visu Zigmāram, vai šitas ir atkal pirmais. Sarunās. Priecīgs Ziemassvētkus, laimīgi jauno gadu. Es zinu, ka 2013. gadā mēs pa instrumentiem dzirdēsim lielas lietas. Jā. Tā runā. Jā. Tomiņš tā runā. Ļausim viņām pienākt un tad aprunāsimies vēlreiz. Labprāt. Reinis Sējāns, Jānis Šepkevits juniors, instrumenti 101, lai viss izdodās čaļi. Paldies, un lai brīnišķīgs šis brīnuma laiks. Jā. Dziesmu svētku laiks. Un tagad... Priecīgs dziesmu svētkus. Un tagad Jānis spied tausteņu, jā? Jānis pie klavierēm, Reinis pie mikrofona, 10. un... Atvars Lakstīgā pie diriģenta pults. Jā, 10:44. Lūdzu. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.